Sveiki, ūdensvīri, Jūlijs un Taro. Ūdensvīri šajā mēnesī gatavojas uzdzīvot, gatavojas ļauties kārdinājumam, ļauties negaidītiem naudas tēriņiem, negaidītiem svētkiem, dārgām dāvanām, kaislībām, attiecību valdzinājumam. Dažs labs ūdensvīrs var krist kādos mīlas valgos, iekarst no visas sirds, meklēt. Turpat nav jāmeklē, tur ir pilnīgi skaidrs, tā ir sātana kārta, tāda apsēstība ar otru cilvēku un vēlmi sekot un būt līdzās un piedalīties. Un šī te mīlestība dažiem ūdensvīriem ļoti, ļoti karsti var risināties. Citiem tā ir nauda. Nauda, vajadzība nopelnīt dažādos veidos, jebkuros veidos, un raugiet vien, lai nekrītat sātana tīklos gan ar pārmērību. Ar pārāk lielām vēlmēm, ar pārāk lielu gribēšanu visu sev. Tātad ievērojiet mazliet mērenību, un tad jau mazās devās arī sātans ir pietiekami patīkams nodarbs dod. Jā, pārāk daudz svētku, iespējams, pārāk daudz svētku. Šajā kārtī tas puisis tāds, tā kā mazliet ierēbs. Un reibumā jau visādas lietas var sadarīt. Darbs ūdensvīri. Darbā gaidāms kaut kādas kustības. Vienai daļai ūdensvīru tā varētu būt kustība uz priekšu. Tas nozīmē, ka jūs savā darba ietvarā dariet zinām par savu profesionalitāti kaut kur tālāk. Tad tās var būt filiāls, tās var būt braucieni, tās var būt mācības, tās var būt kolektīvi apvienojošas dažādas nodarbes. Jā, tas ir ļoti labvēlīgi, un patiesībā tāda izkustēšanās un citas perspektīvas ieraudzīšana ir ļoti pozitīva. Tiem, kam nav šāda iespēja mācīties tik un tā, šī ir izkustēšanās no vietas, tā ir cilvēku iesaistīšana, tā ir savējo grupas veidošana, un tā ir raudzīšanās pēc cita ceļa, pēc citām iespējām, pēc citām metodēm. Jūs katrs pats esat tas, kas ir pie laivas stūres šeit, tad jums ir komanda, kas jums palīdzēs, bet šī komanda nav pagaidām aktīva. Drīzāk tas aktivitātes punkts esat jūs pats. Ja? Komanda ir, bet aktivitātes punkts esat jūs pats, tātad visa atbildība uz jums. Tā kā jūs teiksiet, tā arī komanda jums piekritīs, un tad jau arī līdzdarbosies un palīdzēs. Privātā dzīve nāk šis. Privātā dzīve arī 6 zobeni, tāpat kārtas, kas bija darbā, tad 6 zobeni liecina par attīstību un par iešanu uz priekšu, kā jūs teicu. Arī attiecībās tā ir tāda gan daudz siltāka, ģimeniskāka kārtas, tā ir vēlme doties ceļojumā, doties piedzīvojumā, doties kaut kur tepat pavisam netālu, būt kopā ar savējiem un izbaudīt to, ka jūs esat pie stūris, jūs esat tas, kas iesaka kaut kādas lietas, jūs organizējat, jūs piedalāties, un pārējie ar milzīgu prieku jums piekrīt un ir līdzās un ir tā kā apmierināti ar jūsu vadību. Tā kā ģimenē, es gribētu teikt, šī kārtas ir ļoti tādas siltas vasaras piedzīvojumu garšas sajūtā. Tiem cilvēkiem, kuri tikai meklē attiecības, man liekas, šī kārtas pilnīgi ļoti pamanāmi rāda, ka jūs jāmeklē kaut kur ceļojumā. Dodoties ar transportu, dodieties ar stopiem, dodieties kaut kādā vieglā, nepiespiestā gaisotnē kaut kur deguns rāda, un skatieties, tur ir jauni cilvēki, jaunas izvēles un pavisam negaidīti piedāvājumi. Un par ko būtu vērts padomāt ūdensvīriem šajā mēnesī? Jā, par to, ka visam ir savs laiks, un visam ir pareizais laiks, un ir lietas, kuras vienkārši jāpieņem, viņas notiek savā ritmā. Nevilcinieties, ja jūs redzat, ka kāda lieta ir gatava, lai tā taptu, dariet to, ja? Bet pārējā visā ziniet, ka katrai lietai ir savs laiks. Ja? Tātad mēs neesam tie, kas nosaka laika ritējumu, laiks pats rit uz priekšu.
Nu, tāds brīnišķīgs mēnesis ūdensvīri, lai jums izdodas to piepildīt. Uz tikšanos!